Sveiki, mīļie! Sveiciens jums no eņģeļiem. Eņģeļu mudināta. Esmu šeit, lai dalītos ar vairākām nozīmīgām lietām. Tuvojas īpašs laiks, un tie ir vasaras saulgrieži. Tāpēc eņģeļi mudināja runāt par šo notikumu. Tas ir laiks, kad dabā ir visspēcīgākās enerģijas. Ir savā augstākajā punktā visas šīs mums zināmās dabas enerģijas. Arī viņas visas šeit atspoguļojas šajā altārī. Tā ir zeme, uguns, ūdens un gaiss. Un līdz ar to tā ir milzīga iespēja mums katram paveikt lielu soli savā gaismā. Mūsu senči to zināja. Viņi šim notikumam gatavojās ilgu laiku pirms, šuja tērpus, izšuva cimdus dāvanām, rakstīja dziesmas, dziedāja. Vīri darīja savus darbus, tātad gan mūsu sievas, gan vīri zināja šī lielā sakrālā notikuma svētību un šī notikuma iespēju. Ilgus laikus mums nebija iespēja svinēt Jāņus, arī par saulgriežiem maz runājām. Un tad, kad durvis atvērās, liela enerģija tika veltīta tieši šiem svētkiem Jāņiem. Un arī tagad diezgan raksturīgi ir tas, ka mēs visu savu, kā saka, enerģētisko brīvo plūsmu, jo katram cilvēkam ir kaut kāds enerģijas potenciāls, veltam šim notikumam. Un mums priekšā ir 4 brīvas dienas, tas ir skaisti, protams, lai pavadītu kopā ar ģimeni, kaut kur aizbrauktu, pabūtu dabā un relaksētos. Bet svarīgi ir arī atlicināt laiku, vai pareizāk sakot, veltīt lielāko savu gaismas un spēka daļu tieši pašiem saulgriežiem. Un šogad saulgrieži ir īpaši, kā saka, neļauties tam vilinājumam šīs 4 dienas pavadīt tādā vieglā atpūtā, bet pirms tam arī nopietni pastrādāt par sevi. Jo šie saulgrieži ir īpaši, jo viņi iekrīt vienlaicīgi arī pilnmēnesī. Tātad vienlaicīgi ir pilnmēnesis, un tas nozīmē, ka mēs varam strādāt ar savām neatbrīvotām enerģijām, tad tām lietām, kuras esam gatavi transformēt, un tai pašā laikā savienoties ar vēl augstāku saules intensitāti. Tā saule, kas ir saulgriežos, tā ir lielā kosmiskā saule. Vienlaicīgi saule ir tā, ko mēs sajūtam debesīs, kas spīd, bet saulgriežos paverās lielie kosmiskie vārti, lielie saules vārti. Un līdz ar to mēs varam izdarīt daudz spēcīgas lietas savā garīgā attīstībā. Un šie lielie kosmiskie vārti, viņi ir vaļā 3 dienas. Tas ir 21. jūnijā, 22. un 23. jūnijā. Un ko eņģeļi par to saka un ko viņi mums iesaka? Viņi patiesībā iedeva tādu kā programmu, tādu kā praksi, ko mēs katrs, protams, pēc savām sajūtām varam lietot šajās dienās. Tātad 20. ir pilnmēnesis, un tad mēs ļaujam tam, kam ir jāaiziet, aiziet.
Un kāpēc tieši šie saulgrieži ir tik nozīmīgi? Jo tas, kas notiks 21. jūnijā, un tieši paši saulgrieži ir 21. jūnija naktī, vienos ar dažām minūtēm, šī enerģija turēsies ne tikai šīs 3 dienas, 21., 22. un 23. jūnijas. Viņi saka, ka šī te saulsstāvju, tātad saulsstāvju enerģija, tas, ka saule turēs augstas savas vibrācijas, lielā kosmiskā saule, turpināsies arī visu vasaru. Pēc tam augustā 8.08., kad atverās saules vārti, būs šo enerģiju, zemes enerģiju un kosmiskās enerģijas salīdzsvarošanās. Tātad astotnieks, kas ieved visu līdzsvarā. Un tik, cik mēs saules spēsim paņemt priekš sevis šīs iekšējās saules šajā laikā, tik, ka mēs arī to spēsim noturēt rudenī, kas arī nāks ar saviem pārbaudījumiem, un, protams, ziemas periodā, ko mēs zinām kā pelēku laiku, varētu teikt, depresīvu laiku. Tātad šis laiks, sākot no 21. jūnija un kādu laiku vēl uz priekšu, šos te vasaras mēnešus, mums ir dots, lai atvērtu sevi lielai kosmiskai saulei, lielai mīlestības plūsmai un noturētu šo mīlestības plūsmu sevī. Ko eņģeļi mums iesaka darīt? Viņi iesaka strādāt, varētu teikt, 3 posmos, jeb 3 līmeņos. Un pirmais posms ir tas, tātad, lai mēs piepildītos ar šo lielo kosmisko sauli, un saule, mēs zinām, tā ir gaisma, un tas ir siltums. Tātad mēs saņemam mīļumu, maigumu, mīlestību no lielās kosmiskās saules. Un lai šo enerģiju mēs varētu sevī integrēt, mums ir jāatbrīvo tai vieta. Un tātad vietas atbrīvošana notiek ar kaut kā atdošanu. Un šeit eņģeļi iesaka vairākas prakses, un tās mēs varam atrast Maijas Kadiķes grāmatā Eņģeļu lūkšanas, šajā baltajā grāmatā, un viņas ir arī mājaslapā Eņģeļu pasaule, zem nosaukuma lūkšanas. Tātad pirmais posms ir atdošana, vietas atbrīvošana. Un šajā baltajā grāmatā ir tādas lūkšanas kā piedošanas lūkšana un es piedodu sev. Tātad pirmie soļi ar vien tuvāk sev ir caur piedošanu. Tātad mēs spējam piedot citiem un līdz ar to piedodam sev. Viņas ir šīs 2 lūkšanas šajā grāmatā un arī mājaslapā. Vēl dziļākai strādāšanai ar sevi mums noder šī lūkšana, kā atbrīvot lepnību. Tātad mēs noliekam to daļu, ko esam gatavi atbrīvot, tātad savu ego daļu, savu lepnību pie Dieva kājām. Es viņu nolasīšu, un šo lūkšanu arī var atrast mājaslapā, un mēs pievienosim viņu arī šim video. Esmu pateicīga Tev, Dievs, par visu, ko esmu piedzīvojusi. Lielākā bagātība, kas man pieder, tā ir mana pieredze. Katru mirkli Tu man esi mācījis, un kā māsu bērnu, turēdams pie savas rokas, vedis pa manu dzīves ceļu, atbalstīdams, kad es kritu un rādīdams gaismu, kad es biju nomaldījusies. Tagad es to saprotu un pieņemu, pateikdamās Tev, Dievs. Es noliecos pie Tavām kājām un nolieku tur savu lepnību, kas bieži man neļāva saskatīt lietu patieso dabu. Es lūdzu piedošanu cilvēkiem, pret kuriem izturējos netaisni, tātad biju sava zemā ego pārņemta un nespēju saprast un sajust viņus. Piedodiet man.
Tagad, kad arvien vairāk mostos, es spēju saskatīt lietu kopsakarības, un līdz ar to savas dzīves ainu pilnīgāk. Es pieņemu savas mācību stundas. Izprotot un atbrīvojot lepnību, tās vietā manī var ienākt dievišķā pazemība. Tā ir spēja pieņemt, pateikties un atlaist veco pieredzi, dodot vietu jaunai iespējai. Esot izprotoša un pazemīga, es eju kopā ar tevi, Dievs, šo ceļu pie mīlestības. Katra pieredze ir kā gaismas pietura manā ceļā. Es pateicos visiem cilvēkiem par mācībām, ko esat man devuši. Es pateicos, ka parādījāt manu lepnību. Es pateicos Dievam un gaismas eņģeļiem, ka esat kopā ar mani un palīdzat man no lepnības atbrīvoties. Tās vietā tagad var ienākt pieņemšana, pateicība un pazemība. Tagad es esmu brīva. Tagad es varu radīt. Es radu gaismas pasauli. Es esmu. Kad mēs savienojamies ar pieņemšanu, piedošanu un pazemību, mēs vienlaicīgi atveram sevī lielu gaismas telpu. Tādu telpu, kuru mēs varam piepildīt ar jaunām vibrācijām. Ar šīm lielās dievišķās saules gaismas vibrācijām. Un tāpēc būtu svarīgi atrast laiku priekš sevis šim pirmajam solim, lai atbrīvotu sevī savu ego, un nākamajam solim, lai piepildītu sevi ar saules gaismu. Un šajā te grāmatā, Eņģeļu dārzā, ir lūkšana prakse, jo šīs visas lūkšanas, viņas arī ir kā garīgās prakses, kuras saucās saules augstākā punktā. Viņa ir tieši par šo momentu, par šo brīdi, kad saule atrodas savā augstākajā gaismas punktā. Un mēs varam ar to savienoties un piepildīties. Kad saule pieskaras manai esībai, es ar to savienojos un gaismā staroju. Viss, kas nav līdzsvarā ar jaunām saules enerģijām, atbrīvojas un aizplūst uz to vietu visumā, kur tam ir jābūt pēc augstākā dievišķā plāna. Tagad es varu sevi no jauna radīt, piepildot ar svaigām, dimantdzidrām gaismas frekvencēm. Es ieelpoju šīs tīrās enerģijas un piepildos ar tām, līdz katra mana šūniņa, asinslāse, visi orgāni un ķermenis vibrē un staro jaunās saules gaismā. Es ieelpoju šo dievišķo plūsmu, savienojos ar to un esmu kopā visu laiku. Ieelpā un izelpā, izelpā un ieelpā. Mani smalkie ķermeņi piepildās ar visaugstāko frekvenču dimantdzidrajām enerģijām, tik daudz, cik tas man ir harmoniski šobrīd un saskaņoti ar augstāko dievišķo plānu. Es uzaicinu erceņģeli Metatronu ienākt manā enerģijas plūsmā un aktivizēt gaismas ķermeni, kurš uzņem tādas frekvences un ātrumu, cik tas šobrīd man ir viegli un harmoniski. Es ļaujos erceņģeļa Metatrona sakrālā kuba kustībai, lūdzu viņu būt ar mani kopā, kad veicu pāreju uz augstākām saules vibrācijām. Es aicinu savus gaismas skolotājus un gaismas eņģeļus. Esiet kopā ar mani. Es nolieku savu veco čaulu pie Dieva kājām. Viņš ieved mani jaunajā zemē, jaunā esībā, jaunā es esmu. Es esmu. Un tad, kad mēs esam savienoti ar šīm augstākās dievišķās gaismas saules vibrācijām,
mēs paši spējam starot šajā gaismā. Un tagad mēs varam sākt dot, no šī punkta mēs varam sākt dot saviem tuvākajiem vispirms, savai ģimenei, vecākiem, partneriem, bērniem, brāļiem, māsām. Tad mēs varam sākt dot visai savai dzimtai, jo katrai dzimtai ir arī sava ēnas puse. Mēs to varam zināt, un mēs to varam nezināt. Un nav svarīgi arī saprast, kāda ir šī ēnas puse. Jo ja mēs starojam šajā augstāko frekvenču gaismas enerģijā, mēs šo enerģiju virzām uz visām pusēm, gan uz pagātni, gan uz nākotni. Vajag tikai vienam cilvēkam dzimtā būt tik apzinātam un lūgt Dievu un gaismas spēku palīdzību, lūgt lielās kosmiskās saules vibrācijas ienākt sevī, lai viņš varētu paveikt šo lielo ģimenes un savas dzimtes izgaismošanas darbu. Un šis darbs ir tas, uz ko eņģeļi mūs visu laiku mudina. Jo ja mēs velkam līdz ģimenes ēnas pusi, mums ir kaut kādas saites, kas mūsu visu laiku ved uz atpakaļ, velk uz atpakaļ. Un līdz ar to mēs nespējam pašrealizēties šeit, šajā dzīvē pilnīgi. Mums pietrūkst enerģijas, jo liela enerģijas daļa aiziet uz šīm te ģimenes un dzimtes programmām. Tāpēc esot šī lielā gaismas, kosmiskā saule, izejot ārā dabā, sajūtot šīs te dienas, īpaši 21. jūniju. Ja, tālāk šīs frekvences mēs varam noturēt vēl 2 dienas, 22. un 23. jūniju. Mēs strādājam ar to, lai izgaismotu savu ģimeni un savu dzimtu. Šis laiks ir arī īpaši ar to, kad jāatverās šie lielie kosmiskie vārti, arī mūsu dzimta, mūsu ģimene, arī tie, kas tur ir augšā, viņu gaismas daļas var nonākt šeit uz zemes un būt kādu brīdi kopā ar mums. Viņas var apsēsties pie mūsu lielā saimes galda, viņu gaismas daļas, un būt šeit piederīgas. Piederīgas arī mūsu gaismai. Un tāpēc šinī darbā mēs varam lasīt vai izmantot tādas prakses, ko eņģeļi mums iesaka. Tās ir arī šinī te grāmatiņā, zilajā grāmatiņā, eņģeļu dārzā. Šeit ir prakse dzimtas dziedināšana un ģimenes lūgšana. Ja, jūs varat viņus šeit atrast, un viņus var arī atrast mājaslapā Eņģeļu pasaule. Un mēs varam arī izmantot sievietes lūgšanu. Ja sieviete jūt, kad viņai ir vajadzīgs tieši šis te ģimenes darbs ar sevi un saviem bērniem, un šeit var arī tāda lūgšana kā sievietes lūgšana bērniem. Ja te mēs lūdzam piedošanu saviem bērniem, tiem, kas ir šeit uz zemes, un arī piedošanu tiem bērniem, kas palika nedzimuši. Tātad tiem bērniem, kas atnāca šeit pavisam uz īsu brīdi, pieskārās zemes līmenim un aizgāja. Arī viņiem ir jāierāda vieta savā ģimenē. Un šī te ģimenes lūgšana, tā ir no jaunajām lūgšanām. Es domāju, ka mēs viņu arī pievienosim šim te video. Un šī te ģimenes lūgšana, viņa savieno visas lietas, gan mūsu ģimeni, gan mūsu dzimtu, un tā ir tāda vienojoša gaismas lūgšana, ģimenes lūgšana. Kad esmu es saules apmirdzētā pļavā, visa ģimene ir kopā ar mani. Katru es apskauju un sirds siltumā savienojos. Lūdzu savus gaismas eņģeļus man palīdzēt, ikvienu savā ģimenē pieņemt un cienīt, lai visiem ir vieta manā sirdī.
es godinu savus senčus, gan mātes, gan tēva dzimtā, katram paklanos un dziļā cieņā pateicos par visu to, ko viņi ir paveikuši, lai dzimta pastāvētu un turpinātos. Sveicu ar sirds siltu staru no savas dvēseles gaismas, savas mātes un sava tēva dzimtu, līdz tās izgaismojas un staro. Savu māti un savu tēvu es godinu, kā savus radītājus, un pateicos viņiem par to, ka es esmu. Pateicos, ka šī saule ir mana saule, un ka šī zeme ir mana zeme. Viss, kas starp mums ir noticis, ir pats labākais man, jo esmu jūs izvēlējusies kā savus vecākus, tātad kā savas dzīves skolotājus. Viss pats svētākais, kas ir jūsos, ir arī manī. Tāpēc paklanos jums un dziļā cieņā pateicos. Piedodiet, ja esmu jūs kādreiz sāpinājusi. Es piedodu jums to, ko vēl neesmu piedevusi. Mēs piedodam viens otram. Es mīlu jūs ar tādu mīlestību, kāda pašlaik ir manī. Pateicoši, ka šī mīlestība caur jums man ir tikusi iedegta. Pateicos es jūsu eņģeļiem, ka viņi ir ar jums. Pateicos es saviem eņģeļiem, ka viņi ir ar mani. Visi kopā mēs radām ģimenes pavārdu, ap kuru pulcēties, lai justos vienoti, mīlēt un mīloši, godinot un cienot viens otru. Pateicībā visiem gaismas spēkiem, dzimtai, ģimenei un vecākiem. Paldies! Tātad 3 posmi, kuriem mēs ejam cauri. Mēs noliekam savu lepnību, mēs lūdzam piedošanu, tad mēs arvien vairāk savienojamies ar šo lielo kosmisko sauli. Mēs vienkārši varam lūgt šai lielai dievišķai kosmiskai saulei ienākt sevī un caur viņu arvien vairāk atvērt savu gaismas sirdi. Kad mēs esam atvēruši savu gaismas sirdi, mēs integrējam šo gaismas centru arvien vairāk sevī, kā šo savu esības pamatu. Mēs esam tagad un šeit un tagad. Un no šī gaismas punkta sevī mēs dziedinām situācijas savā ģimenē, mēs dziedinām situācijas savā dzimtā un iepludinām šo te gaismas vibrāciju. Tas var notikt šajās brīnumainajās 3 saules stāvju dienās.